Ko jūs domājat tālāk darīt? Henriks grib pirkt klubu. Man liekas, ka klubs tas nav nopietni. Nevajag jau daudz prāta, lai nodzirdītu cilvēks. Es jums varu piedāvāt darbu savā sektorā. Tu būsi direktori un es tikai izsūtāmies skraidīšu pa bankām, ja? Tev nepatīk? Neiedomājies, man nepatīk. Tev nešķiet, ka mēs strīdamies tāpēc, ka nemaz nesarunājamies? Tev nešķiet, ka mēs strīdamies tāpēc, ka mēs dzīvojam pilnīgi kaut kādā ārprātā, viss tā kontrabanda, visi tie ieroči, tā nemitīgā spriedzi. Leticija, viss, nekas neizdevās, tu saproti? Tāpēc tas ir tikai laika jautājums, ka viņi mums atradīs. Viss beidzas. Teo, man patīk doma, ka kādu dienu mēs varētu būt vīrs un sieva. Kādu dienu mēs būsim vīrs un sieva? Uzkudēji? Lārēts! Vēl viens rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Kāpēc man atzīties, vecums vai var mainīties? To man nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Kur man to lāpstu paslēpt? Nu vienalga, kur. Uz lāpstas jau nav dēna. Skaties, kas te iekšā? Somā? Nē. Paņem. Es paņemšu to lielu gabalu. Ejam. Es tūlīt atnākšu. Nu, bet te jau ideāli. Nu, ķēniņš ņem tev darbā. Nu, kas tev nepatīk? Nu, tas bija vienkārši cirks, kas viņam bija vajadzīgs, lai mani ķipa nomierinātu. Nomierinātu? Nu, jā, nu tas skaidrs, viņš uz stāvu smaidi izliekās, viss labi, tā acīs var redzēt, ka viņš man novaļīs. Novaļīs? Bet te jau tu mājās neatgriezīsies, ja? Kāpēc neatgriezīšos? Tur pirmās dienas būs miers, lai es aizmirstu visu. Tad šita taktika iemedzināt un tad novaļīt. Tā beidz. Ja viņš gribētu, lai tu pazūdi no zemes virsmas, tad tu jau sen arī būtu pazudis no zemes virsmas. Jā, es tagad domāju, kā viņu pazudināt no zemes virsmas. Nopietns.
Bet citu šitādi var mušai uz sūdu čupas mierīgi trāpīt. Ko mēs darīsim ar šo aparātu? Izmetīsim ārā? Stūpsies. Noslēpšu kaut kur. Gan jau noderēs. Vispār labi, ka mēs izsakojām viņu. Normāls snaipers izrādās. Blīd, es tagad saprotu, ka mana dzīvība karājās mati galā. Tev neliekas, ka viņš kaut kāds psihopāts? Nu, kā Armands. Ja daudz par to es domāju. Daudz, kas nelīmēs kopā. Kā mēs tik šausmīgi esmu vajadzīgs? Nu, tu jau Armandu novāci. Tu domā, tiek atriepts Armands? Es nezinu. Es vienkārši iedomājos. Šitas bija tikai izpildītājs. Kurš ir mani pasūtījis? Tas ir liels jautājums. Paskaties somā. Vai tur kaut kādi dokumenti tev atrodas? Man rokas trīcas, aiziešu pēc šņabja. Varbūt pielikt viņam kaut kādu sprīdzeklīti. Nezinu, kas bumbas taisa. Naik. Nu, tu muļķis esi, un tu taču ar to bumbu nevienam apsargam netiks garām. Izdomā vienkārši, kur ir kāda vieta, kur viņš ir pilnīgi viens. Tolat neskaitās. Ir tāda vieta. Kur? Es tev rīt aizdīšu, parādīšu. Kur? Un nomierinies, tur rītdien neviens nebūs. Un pārģērbies rītdien. Tev pēc smakas jau var atpazīt. Ai, princesīt, mēģināju tev pielāgoties. Nepatīk? Nē, patīk. Tu neperies. Te ir kaut kāds lupats tikai. Tas ir kabatās nekā. Jau. Pase. Parādi. Pāvils Krimenko, 1975. Krievs. Latvijas pilsonis. Viss. Vismaz zinām, kas. Tāpēc varētu pēc personas kaut noskaidrot, kas viņš tāds ir. Tas būtu pārāk riskanti. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs viņu tikko aprakām. Tāpēc. Nu, kas? Tu jau esi sadzēries pa daudz. Es vairāk negribu uz nopratināšanām staigāt. Tu gribi? Pasi vajag pēc tam sadedzināt. Jā, bet varbūt vajag Dorskim piezvanīt. Viņš varētu dabūt bankas izrakstus, zvanu vēstures. Nē, Kūper, nē un nē! Tas līķis karājas uz mani. Mums tu vēl pēc tam aizies uz menteni atzīties. Mēs nepazīstam nekādu Pāvelu un visu. Ir jādara viss, lai mūs neturētu aizdomās. Tas ir svarīgi. Saprat? Tas viss lupats vajag
sadedzināt tie lietiskie pierādījumi. Pēc tam mums neko citu nevar piesiet. Nu, tas skaidrs. Pāvila mobilē. Šis tas pats numurs, kas vakar zvanīja. Jo. Atbildi. Pasaki, ka tu esi Pāvils. Nē. Saki, ka tu neesi Pāvils, bet tu esi viņa cilvēks. Saki, ka ķipa vajag satikties. Nu, kāpēc tu nospiedi? Ko man viņam teikt? Satiekamies rīt 12. pie Rasnās bildes, parunāsim. Bet varbūt viņš uzķertos. Bērndārs. Nē, mums točs pazvanīja. Davai. Tiekamies rīt Vecrīgā 12. Kafejnīca Pitons. Es visu izskaidrošu. Nometa. Neuzķērās. Piesardzīgs. Došu tev telefonu. Numuru vajag izpētīt. Izdarīsi? Izdarīšu. Es telefonu izmetīšu ārā. Lai neviens neizseko. Nu, man nevajag vairāk kaut kā īpaši nepalīdz. Es gan iedzeršu. Ne jau katru dienu. Kā pa roku. Tas bija uz mani tēmēs? Nē. Kāpēc? Tāpēc tā bišķi jocīgi uz mani skaties. Vecīt, tevi varēja novākt. To es saprotu. Precīzāk, viena mana puse saprot, otra negrib saprast. Tā tas ir visiem un vienmēr. Man nebija ne laika, ne izvēles. Saka, mežāņas vajag čūskas piebeigt, tā, ka viņas ir pilnas rindi. Pavasarī. Viņš tā bija gatava jau ziemā. Vai bez sērām. Šitā ir tā vieta, kur viņš brauc katru piekdienu. Un te viņš ir bez apsargiem. Tas viņam tā kā rituāls uz pirti. Nafik man to stāsti. Tāpēc, ka tu man palīdzēsi. Kā? Vienkārši palīdzēs. Man vienam būs slabo, tāpēc izdarīsim divatā. Bļāviens, braucam atpakaļ, ved man atpakaļ, un es negribu vairāk neko dzirdēt no tevis. Pagaid, mēs taču neko nedaram. Vienkārši apskatīsies, kā viss notiks, tad tu varēsi mukt prom. Tu vienkārši nevar šķirties no tās Sansu un pacelties uz ārzemēm un dzīvot mierīgi. Jā, ko? Vienkārši palaist vējā 35 miljonus gadā? Debils esi, tā naudai jābūt ir manai, saprati? Manai!
Un tāpēc man vajag tavu palīdzību. Tas skaidrs. Tu domā, ka slikta ideja? Normāli. Nu tad kā? Paka. Oligarhs nosmok. Nelaimes gadījums. Labi, lai iet. Un kad es sameklēšu dēli? Sameklē dēli, es nočakošu perimetru. Iedod man atslēgu. Kam tev vajag? Iedod atslēgu. Kad darīsim? Šo piekdienu man viņš ir jāapsteidz. Man kaut kāds piķis arī no tā atliks? Ja izdosies, 100 štukas tavējās. Ja mēs dzīvi paliksim, tad 100 štukas manējās. Labi. Ležam. Nevar gulēt? Nē. Ko tu tur meklē? Es skatos to Pāvelu Hrimenko. Vispār nekur nav. Pat Facebookā nav, ne Twitterī, nekur viņš nav. Es arī neesmu Facebookā. Nu, es arī. Tu mēģināji to telefonu numuru pārbaudīt? Jā. Nekā nav. Mož arī labi, ne? Mēs varam beidzot uzelpot. Kāpēc tu tā domā? Nu kā Slepkava pazudis? Kamēr tie tur otrā pusē apieks, kas un kā? Normāli. Mēs viņu atradīsim. Šo Doļsku vajag pieslēgt. Nu, tikai tā uzmanība, protams. Bet es varētu pateikt, ka tas ir kaut kāds no mūsu vecajiem parādniekiem. Nu kā līdzīgi armatūras gadījumā. Armatūra? 2 limonus iekāsa. Armatūra. Sūdīgs gads. Pie tevi? Es nezinu. Visi. Sapūs. Čau. Ko darāt? Dzēram. Kas tu par svētkiem? Neko tāpat dzeram, vienāds iekšā. Nu, pagaidi, klausties. Čau. Čau. Ir viena lieta, es neesmu viens atbraucis. Kas pa sūdienu? Nu, kā lai jums to pasaka? Banāni. Zīlē! Laura. Pārsteigums! Nu tagad nāc iekšā! Nu nē! Ei, nu! Iekšā! Nu kā? Čau!
Piedod, es nokavēju. Heidz, visu labi, darbdienas tikko sākās. Klienti jau bija? Jā, un ietirgojām pāris simtus jau. Gribu kafiju? Nē, zinu. Nē, negribu. Paldies. Kas ir? Es slikti jūtos. Neesmu gulējusi visu nakti. Ar tev kaut kas? Nē. Kurš mierīgi stāst? Viss labi. Man ir nērti, bet... Tu gribi iet prom no darba? Jā. Kāpēc? Man ir veselības problēmas. Kādas veselības problēmas? Vienkārši veselības problēmas. Es atbraucu no Francijas, lai ar viņām tiktu galā, un man tiešām palika labāk uz kaut kādu brīdi. Tāpēc es pieteicos pie tevis strādāt, bet vakar naktī bija kaut kāds sāsinājums, un man palika ļoti slikti. Kas par slimību? Es negribu tev uzgrūst savas problēmas. Tu neuzgrūdi, tev gribi vienkārši palīdzēt. Nē, un es tagad tev kļūšu par kaut kādu nastu. Nē, es nastu vienkārši saki, kāda slimība, es palīdzēšu. Sirds vāja. Pārsitieni, un ārsts teica, ka tas ir ģenētisks kaut kas. Vakar pat nevarēju palpot. Ej tagad lūdzu mājās, un es tev sarunāšu labu kardioķirurgu, un mēs visu nokārtosim, labi? Nē, tiešām man jau ir labāk, un es esmu pieteikusies kaut kādā privāta klīnikā. Viss būs labi, tiešām. Ej lūdzu mājās un atpūties. Nē, es jūtos labāk. Es nopirku zāles, man bija beigušās, iedzēru. Tiešām es esmu gatava strādāt. Labi? Ja tev paliks slikti, es tev vedīšu uzreiz uz slimnīcu, labi? Sarunāts.